balsis, te nebūs nokaut, ko Dievs īsti teica. Protams, mēs redzam, kā tiek pārkāpt Dievs atstāt balsis, te nebūs nokaut, kad viltus pravieši, viltus skolotāji, veiduma mācītāji un priesteri svētīja cilvēku doties cīnīties trešā valstī, piemēram, šodien Ukrainā. Vēl galā, kāpēc viņi tiek sūtīti karā, lai nogalinātu, kad jūs aizstāvat sevi savā zemē un sodāt ļaunumu, tās ir jūsu tiesības likumīgās, bet ja tu esi slepkava, tu dodies svešu zemi un mājām, lai nogalinātu cilvēkus, ar kuriem tev nav nekā kopīga, tad tas ir tieši Dieva baušļa. Tev nebūs nokaut pārkāpums. Tāpēc tas, kas pacels zobenu, miet no zobena, un tas, kurš ved gūstā, pats nonāks gūstā, bet ķēniņš Jēzus Kristus saviem apustuļiem teica, pārdot savas drēbes un nopērt zobenu pašardzībai, aizsardzībai pret laupītājiem, izvarotājiem, noziedzniekiem un slepkavām, kuru liktenis ugunī sērā degošā ezerā, lai uzzinātu katru no 10 baušļiem garīgo nozīmi, Dieva skatījumu uz pasaulē notiekošo. Aicinām abonēt mūsu YouTube kanālus, kurus var viegli atrast, meklējot Stupņenko, rakstiet mums. Mēs atbalstīsim ar lūgšanu un garīgo komunikāciju, lai Dievs tevi svētī.